Virsmāsa Iveta Bērziņa stāsta, ka Vidzemes slimnīcā bērnu slimību nodaļā nokļuva nejaušības pēc, jo sākotnēji viņa bija plānojusi strādāt uzņemšanas nodaļā. Tomēr pēc nepilna gada Iveta saprata, tā ir īstā vieta. Viņa uzskata, ka nav pozitīvāku pacientu par bērniem, bet runājot par profesijas izvēli, Iveta jau pusauģu gados zināja, ka kļūs par māsiņu. Mācoties jau 7. klasē, man tā kā bija doma, ka es varētu iet mācīties par māsu, bet pa priekšu manā ģimenē aizgāja mācīties pa vecmāte māsa. Varbūt viņa deva šīs te ievirzes, un tāpēc es arī turpināju un izvēlējos mācīties Rīgas 4. medicīnas skolā, un tur arī 3 gadu laikā apguva māsas profesiju. Iveta ir bērnu slimību nodaļas virsmāsa 8 gadus. Savukārt jaundzimušo terapijas nodaļā virsmāsas pienākums viņa pilda 5. gadu. Medicīnā tas ir pirmais, kas jāatzīmē, tas ir komandas darbs. Ir svarīgs katrs cilvēks, kas šeit strādā, no ārsta sākot līdz māsu palīgam, un pat tie cilvēki, kas uzkop grīdas, jo mēs esam visi kopā un mēs veicam vienu darbu. Un pieņemsim, pati 5 dienas es esmu kā virsmāsa, bet piekdienās no 4 vakarā es eju uz dežūrām, lai neaizmirstās šīs māsu iemaņas un saprastu arī, tiktos ar saviem mīļajiem mazajiem pacientiem, jo ja es darītu tikai virsmās darbu, droši vien šīs māsas darbs man pietrūktu. Jo tur es gūstu to gandarījumu un to emocionālo saikni ar tiem bērniem. Un arī ir vieglāk tāpēc, kad es redzu nodaļā, kas notiek un kā darbi risinās un kas varbūt ir atkal jāuzlabo vai savādāk jādara. Un tad mēs kopā izrunājam un tā. Pienākumu Vidzemes slimnīcā ir Ivetas sirdsdarbs. Viņa stāsta, ka medicīnā citādāk nevarot. Ir jāpatīk tas, ko dari, jo darbs nav viegls. Tomēr spēku turpināt iesākto dāvā mazie pacienti. Ir reizēm tā, ka dežūrā ienāk smagi slims bērns un liekas, mēs darām visu, mums jau tas darbs rada gandarījumu. Un nākošā rītā tu atnāc un tu jau skaties, ir jau par kripsi labāk, viņš jau ir smaidīgs, jau bez maz smaida pretīm un skrien pretīm, un tu redzi to darba rezultātu. Tomēr jaundzimušo nodaļā tur varbūt tās kādreiz ir ilgstošāk šis te smagiem maziņiem bērniņiem atveseļošanās laiks. Ir bijuši visādi situācijas, ir bijuši emocionāli grūti, kad redzi, kad ir ļoti nopietnas, smags slims bērns un kad cieši vecāki, šīs vecāku ciešanas ir grūti redzēt. Psiholoģiski grūti, bet droši vien ir jāpārkāp kaut kam pāri un jāturpina.